Šajās dienās Ventspils augstskolā notiek divi lieli skaisti pasākumi saistīti ar elektroniku un robotiku. Notiek robotikas hackathons, Combat Robotics, jeb antveida cīņas 454 gramu kategorijā. Notiek no piekdienas līdz svētdienai, kur dažādi dalībnieki gan no Eiropas, gan no Latvijas sacenšas būvējot robotus, tieši cīņu robotus. Un tieši sestdienā, kas ir 22. marta šodiena, notiek robotikas čempionāts. Čempionāts kā tāds notiek 17. gadu, bet Ventspilī tas ir pirmo reizi. Ventspils augstskola ir uzņēmies šo iniciatīvu uzrīkot šo skaisto pasākumu. Mums ir pāris kategorijas, kā piemēram mini sumo, mums ir līnijas sekošana, mums ir folk race un mums ir antveids, kas ir tā skatītājiem interesantākā sadaļa, kur tad visi cīnās ar saviem robotiem un viens otru mēģina iznīcināt. Manuprāt, tas ļoti foršs veids, kā cilvēkiem sanāk kopā, cilvēki, kuri ir inženieri, topoši inženieri, robotikas entuziasti un uzbūvēt kaut ko ļoti foršu to noteiktā limita laikā un tad vienkārši izcīnīties to uzvaru, jo tāda ir unikāla iespēja. Es ieteiktu noteikti mēģināt, jo īpaši ar tiem kompleksiem, ko mēs dodam līdzi, es esmu viņiem dizaineris, es tās platas zīmēju, taisīju, un es ieteiktu noteikti mēģināt, jo viss ir aprakstīts, ja cilvēks nezina vispār neko par kodu, var atnākt, paņemt kaut kādu basic šasiju, kas ir jau providot detaļu izprintēt, ielikt motoriņus, ielikt kontrolieri, braukt uz priekšu, viss cīnīties jau. Tikai šeit nav jāzina dziļa elektronika, programmēšana, nekas cits. Mierīgi ļoti iesaku piedalīties, jo mums vairāk būs dalībnieki nākotnē, jo vairāk turpināsies šāda tipa hackathonu.